Goda lieta ir katram Rīgas Dināmo spēlētājiem pielietot vienu spēku paņēmienu pret Leonīdu Komarovu. Oceņos! Neļauj viņam uzmest, tomēr izdarīja metienu, bet Volkovs nolicis kājsargu uz ledus un atgoja atpakaļ, un tomēr iekrita Komarovs. Un Kris Kolts, bet būs par citiem pretiniekam ar 0 bullīdus. Komarovs jau tika prom no rēķa un izdarīja pat metienu. Bet to tiesnešiem, kā saka, labāk redzēt. Un Leonīds Komarovs pret Krisu Koltu. Kris Kolts pārspēja Komarovu arī šajā duelī. Un Džemijs Lundmarks, Frederiks Lārks un Gins Meija. Laukumā, starp kājsargiem mēģināja raidīt ripu Krisam Koltam. Kā tā? Černovs. Un būs atkal noraidījums un atkal bullīds. Bet bija 100% šoreiz pārkāpums. Pilnīgi pamatots šoreiz. Arčoms Černovs savanojis. Jā, tur Guntum Galviņam nekas cits neatlika kā. Tur arī ripa tā. Černov, номер 27. Arčoms Černovs pret Krisu Koltu. Dubls 2. Un arī šoreiz Krisu Kolts glāb komandu. Aizraujošs mačs, kā jau mēs no pirmajām minūtēm teicām. Lai arī nav gūto vārdu, rezultāts 0-0, bet ļoti neveiksmīgi atlaists ripa. Kolts glāb komandu un piespēlē atpakaļ, vēl uzbrukums nav beidzies. Rafaels dodas uzbrukumā, ierēdīs ripa zonā. Nē, teicam piespēlē. Klepišs un Kris Kolts glāb komandu. Jakubs Klepišs izlauzās starp diviem mūsu spēlētājiem un arī izdarīja ļoti bīstam metienu. Un Kris Kolts glāba komandu. Redzam, pa vidu starp abiem aizsargiem izlidoja Ants Spruks, kur cīnās ar Kokarevu Karsonu. Pret pārkārtu Miķels Redlīgs. Aizskrien, bet Volkovs glāba komandu. Uzbrukums nevar turpināties, jo vārtos ir Pestunovs. No Baikova aizskrien Miķels Redlīgs. Pēc tam nav pat gribot. Nebija iespēja apstāties. Ja mēs nāktu savām taktiski ļoti pareizi nospēlē Niklas Lucēnijus. Cīnījās, uzkrita ripai virsū, lai Maskavieši nevar izdarīt metienu, jo visādi var gadīties. Un ko? Viens punkts ir izcīnīts. Soin. Un netrāpa par ripas Mārtiņš Karsons. Metiens, nogārs Karsons. Galviņš Karsons, kur ripa! Jānis Spruks! Tos vārtus un Rīgas Dināmo izcīna uzvaru. Pirmā uzvara 2012. gadā papildu laikā. Izcīna uzvaru bez hokejisti un dzirdam, kādā ovācijās izplūst arēna Rīga. Tādā šķiet savādāk šajā mačā arī nevarēja gūt vārds. Visi cīņa no pirmās līdz pēdējai minūtei, un arī vārds tika gūts cīnoties cīņā. Iespējams atliekas ir ripa vārtos. Nu ko, 1-0 Rīgas Dināmo uzvar šajā mačā un izcīna uzvaru. Jānis Spruks pārtrauc savu spēļu sēriju, kurās viņam neizdevās gūt vārtus. Tādas viņam bija 12, bet tagad cik vēl jau vairāk, kāpēc svarīgi ir šie vārti. Sveicam Krisu Koltu ar sauso spēli. Krisam Koltam tā ir 4. sausā spēle šajā sezonā.